Labdien! Sveiks, Mārtiņ! Čau! Jā, čau, Mārtiņ! Vai varam sākt sarunu? Jā. Tad bez īpašu liekām ceremonijām pie mums šodien ir pagājušās nedēļas nogals un droši vien arī šīs nedēļas varonis. Tas ir Mārtiņš Freimanis. Jau es, vēl tas ir kažu varonis. Arī līdzvaronis, teiksim tā. Un es jau redzēju pirms video čat, kad ir ļoti daudz jautājumu, tāpēc varbūt uzreiz ķersimies klāt. Ir arī daudz komplimentu, piemēram, no 3 izsaukuma zīmēm apsveic, šī patiešām bija jauka dziesmiņa. Un nākamais jautājums no Rūtas, kā jūties pēc konkursa? Nav vēl īsti laika bijis nosvinēt, jo tagad ir pats lielais darbs ir sācies, un mēs to darām, kā sēžam uz telefonu un izsūtam mailus un runājam, lai Valteram un Kažu turpmāk nodrošinātu, teiksim tā, kārtīgu nākotni. Te arī ir jautājums no Jogija. Paldies par smuko dziesmiņu. Kas ar viņiem notiks? Vai viņi tiks bīdīti uz ārzemēm? Tu jau atbildēji šo jautājumu. Jā, viņi tiks bīdīti uz ārzemēm un ir reāli piedāvājumi. Nesaukuši gan tagad konkrēti no kurām valstīm, bet visi notiek. Vismaz virzienos varbūt, vai tie būs, tur arī izskanēt. Mēs mēģināsim gan vienā, gan otrā virzienā, gan austrumu, gan rietumu. Rietumos ir mazliet grūtāk, jo tur Eirovīzija tik augsts nekotējas, tāpēc austrumos pagaidām Eirovīzija vēl nozīmē ļoti daudz, tāpēc tur būtu mazliet vieglāk. Un vai ir doma strādāt arī tieši ar šo, kā ar singlu, vai arī vēl dziesmas? Vēl dziesmas ir jau studijas sarunāt, un Valters un Kažu jau iet uz karstām oglēm studijā. Es Ukrainā, kā labi paredzēdams, aiz garu laiku pasēdēju un sarakstīju dažas dziesmas vēl. Tā kā materiāls, ko dziedāt, viņiem būs. Teiksim, Latvijas fani, kad varētu gaidīt kaut kāds jaunas dziesmas un varbūt arī albumu? Viņam jau tikko ar Putnu balvu iznāca. Nē, Latvijā atsevišķi Valters un Kažu kā grupa netiks promotēta. Šeit ir grupas Putnu balvu sastāvā. Un tur arī viņi, protams, tur arī dodas pa Latviju dažādos koncertos. Koncertūra vēl nav beigusies, jo mēs viņu pārtraucām sakarā to, ka mēs aizbraucām uz Ukrainu, tagad viņi ir atpakaļ, tad koncertūra turpinās. Tad tas tikai uz ārvalstīm tā kaut kāds? Jā, Valders un Kažu atsevišķi tikai uz ārvalstīm. Puķīti interesējas, vai tu esi apmierināts ar Valteru un Kažu nopelnīto vietu? Vairāk apmierināts, viss ir kārtībā. Teiksim tā, es esmu izoperējis 2 gadus tādu ilgstošu augoni, kurš man mocīja, kurš flājas 24 vietas. Tad esmu, tā teikt, norēķinājies, atliepies. Tā arī atbild uz Enšela jautājumu par to, kāda sajūta, ka tagad tik daudz iemīlēt tavu dziesmu, ka jūs nokļuvāt 5. vietā, un ja nav dīvaini, ka jūs bijāt 24. vietā. Protams, ka bija dīvaini, bet, ko padarīs, spēle ir spēle. Vai, teiksim, tagad, kad tev ir šie abi salīdzinājumi, vai ir radušās kaut kāds pārdomas, kāpēc tas bija tā ir liela veiksmes spēle. Mums tajā gadā ar Flyer nepaveicās, jo ļoti daudz bija tādu pašu mākslinieku kā mēs. Un tur daudz faktoru sakrita vienlaicīgi, un tāpēc arī mums ar Flyer tik ļoti neveicās. Anonīmais lasītājs ir izteicis tādu komentāru. Sveiki, Mārtiņ! Jūtams, ka tu izmanto nosacītas veiksmes formulas savām dziesmām. Daži domātu, ka tās ir klišejas. Ja jau tev patīk, dari tā. Jautājums ir par attīstību. Redzams, ka Prāta vētra ar savu jaunu albumu šobrīd mazliet krīt atpakaļ attīstībā, ir dzirdams tikai jau dzirdētais. Novēl to mainīties uz augšu. Par formulām runājot. Katram komponistam ir savas formulas un savas lietas, kā viņš to dara. Un, ja viņš sāk skopēt citus, nevis darīt tā, kā viņš pats to jūt, tad tajā brīdī viņš vairs nav pats. Paklausieties Raimonu Pauli, Imanu Kalniņu, Zigmāru Viepiņu, Jānu Lūsēnu. Viņš momentāli var pateikt, ka tā ir šī komponista mūzika, jo tā ir tikai viņiem raksturīga un nevienam citam. Tāpēc es neuzskatu, ka man būtu tagad pēkšņi jāsāk rakstīt, piemēram, kā dziesmas kā George un Michael vai kā Rolling Stones vai vēl kaut kā savādāk. Man ir pagaidām labi tā, kā man ir.
Te bija, es tagad nevaru atcist, bet te bija arī jautājums par to, kā tu tagad domā, vai tu varētu arī turpmākajiem gadiem rakstīt, teiksim, tagad tā pieredze tev ir, jau vairāk gadu pieredze. Eirovīzijā tieši? Jā. Nē, es domāju, ka man pietika. Viss? Jā, viss pietika. Kāpēc tā? Nē, nekad nesaku nekad, bet, teiksim tā, man šis pasākums nekad nav īpaši tāda nenormāla aizrāvus vienkārši, bet tagad man to vajadzēja izdarīt, teiksim tā savu egoistiskiem iemeslu dēļ, tas nav nekas slikts, mēs katrs esam zināmā mērā egoists. Lai tagad citi raksta, lai ļauj, man pietīk. Varbūt pēc gadiem kaut kad, bet nākošu gadu laikam toši es tur nebūšu. Un pats piedalīties? Nē, to jau es pateicu reiz pēc flāja, kad pats es skatos vai izjāvēs nekāds nekā. Ir no Valteris arī tāds jautājums un komentārs. Kā tev liekas pašam, mūsējie Valteris un Kažu labi nodziedāja? Manuprāt, vienkārši lieliski un vēl milzīgs sveiciens tev, Mārtiņ, un lūdzu pasveicini Valteri no meitenes lidostā, kas viņam iedeva savu numuru. Jā, ar numuriem iet runa, nedodiet meitenes Valterim un Kažu savus numurus, tāpēc, kad būsim godīgi, nabaga, piemēram, Kažu tur mocās, ja kaut kur viņa numurs ir paklīdz par Rīķi, un viņš mocās to, ka viņam visu laiku pīkstina arī Ukrainā un tā tālāk. Nav patīkami, tas ir diezgan drastiski un nepatīkami. Es zinu, ko tas nozīmē. Es pats spiests vairākas reizes bijis mainīt savu numuru, tāpēc meiteni, kas iedeva savu numuru, piedod, bet es šaubos, vai viņš zvanīs, jo nepieklāt, jo būtu neņemt. Jā, tas ir, puikas jau ir noguruši, un es arī viņus saprotu, viņiem daudz dod savus numurus. Visiem piežūtiem nav iespējams. Pusfinālā viņi nodziedāja Švaki. Viņi to zina, to viņi uzreiz pateica, ko viņi no status. Finālā viņi nodziedāja Labi. Pusfinālā tur bija, es pēc tam tā saprotu, ka bija arī problēmas ar balsi. Nē, ar balsi nē, pusfinālā bija problēmas ar skaņu, jo Valteram nebija iegriezis pavadījums kontrolēs austiņos. Tas pēc tam tika strauji labots, un tas varbūt arī bija pamat iemesls, kāpēc pusfinālā skaņa netiks. Mēs skatījāmies, domājām, ka varbūt ir ļoti satraukušies puiši un tā. Tas, gan, satraukušies viņi nebija nevienā acē un nevienu brīdi. Viņi bija ļoti mierīgi, un tāds bija arī mūsu komandas mērķis, lai visu laiku būtu ļoti mierīgi un nosvarētu atmosfēru, un mums arī izdevās to redzēt. 3 lielie īpoti, tāds nevis ir kādam apmeklētājiem, viņš uzdod vienkārši jautājumu, kā patika Eirovīzija. Jūs tur bijāt vairāk dienas, kāda vēl iespēja? 12 dienas mēs bijām uz vietas, un es paspēju jau nobūt. Pēc pusfināla bija tāda sajūta, ka viss ir izdarīts un jābrauc un mājās. Bet pasākums ļoti labs, jo nedomāju, ka tur sanāk kopā 39 valstu pārstāvi un viss kopā pusējās. Viss čikaniekā, tur nav nekāda problēma. Eirovīzija bija paša. Ir jautājums no Ksandera. Hei Mārtiņ, kad iznāks jauns singls? Tieši Tumsai? Es domāju, ka jā, ka to varētu arī vispār. Mēs tā pamazā pārējām. Tumsai jaunais singls būs nākamā gada pašā sākumā. Atbildēju. Vēl par Eirovīzijas, tā vienkārši skatos, lai daudz mēs sagrubētu, lai mēs izrunātu par Eirovīziju un varētu iet uz jautājumiem par citām tēmām. Un te ir no Lanas. Mani interesēja, kur Mārtiņš guva iedvesmu Eirovīzijas dziesmē, cik ilgā laikā tā tapa? Dziesma te parakstīja 20 minūtēs. Un no kuries bija iedvesma? Es nezinu, tas man liekas uz tā jautājumu iespējams atbildēt, tāpēc, ka es pārnācu mājās 4 naktī no sarkanā. Mums iedos 20 minūtes rakstīt dziesmu. Nākšu arī piezvanīju Valteram un Kažu, pateicu, ka viņam studija, un viņi apnāciet iedārāt tādas tā. Nekāda tur kaut kāda formula vai īpašais aprēķins netika taisīts. Kiki prasa, kāpēc dziesma ir par karu, nevis mīlestību, kā vairums Eirovīzijas dziesma? Dziesma nav par karu. Nosaukums ir The War is Not Over, bet dziesma absolūti nav par karu. Dziesma ir par cilvēkiem. Īzī prasa ir viedoklis, ka Eirovīzijā uzvar nevis dziesma, bet gan kaimiņu valsts, kuras vienu otru vairāk atbalstījuši, tātad savējie balso par savējiem, nesoties to, kāda ir šī dziesma.
Kāds būtu tavs viedoklis par to, kā pieredzējuši Eirovīzijas dalībnieki? Nu, katrā ziņā uz Latviju šogad tas neatiecās, jo mēs atbalsojam, piemēram, Andoru, Moldovu, Portugāli un visas pārējās valstis, kas balsoja par Valturu Plažu, varētu nosaukt par kaimiņu valstīm. Bet vispār ir daudz, kā tu vispār vērtēji? Nu? Vairāk tas ir tas Balkānu bloks, kas viens par otru balso, bet par top 5 dziesmām, kas ir pieciniekā iekšā, nu, to nevarētu teikt, jo tur tiešām vairāk balso par dziesmu. Es neuzskatu, ka, piemēram, par Maltu kāds tur kaimiņš ļoti daudz vai par Izrēlu, vai par Grieķiju, vai par Moldovu, kas bija 6. vietā, vai kāds tur tā balsoja kaimiņos. Tur, ja paskatās uz topu dziesmām, kas iet Eirovīzijā, tad tur nav politiskais balsojums. Par tām citām apakšā kaut kur, jā, tur ir tā, ka tur ir šis tas sabīdīts. Viena valsts politiskais. Un kā tu teiksi vērtē, pēc tam arī runāja par to, cik interesanti, ka tās lielās, kas ir saucamās EBU 4 dalībvalstis, ka viņām bija, Bet viņām bija sūdīgas dziesmas. Godīgi un sūdīgi priekšnesumi, tur nebija nekā tāda ārkārtīgi izcila, un neviens viņus arī neuzskatīja par favorītiem, nevienu brīdi. Tas varētu būt tā, ka viņi zinot to, ka viņi nevar izkrist ārā arī īpaši, tad neiesprings. Anglietai likās, ka pašai, ka viņai nenormāli krūtas gabals un ka nenormāli krūta dzied, ka nenormāli krūtas priekšnesumi, bet es nespēju joprojām apgalvot vienu no viņas dziesmas. Un kā ir Grieķijas dziesma, vai tā ausīs skan? Jā, bet mēs ar Kāžu uzlikām uzreiz jau, tikko mēs pirmo reizi redzējām. Es jau Kāžu pateicām, ka šī dziesma uzvarēs, un arī tad, kad dziedāja Grieķijas, zvanīju uz Latvijas saviem draugiem, viņiem bija pārsteigti, kad es teicu, paskatieties, šobrīd skan dziesma, un šodien uzvarēs. Tā kā, tur nebija man divu domu, ka Grieķi uzvarēs. Es viņu nekondziedāt arī. Jā? Nodziedi. Man nedziedāt, kas maksā naudu. Ir komentārs no Zanijas dziesmu, kur tu sarakstīji Eirovīzijai vienkārši skaistu, un kā tu izpildi Valters un Kāžu vienkārši dievīgi. Paldies, Zanija. Un Lauruks saka, kam pieder ideja rādīt dzīvju valodu? Tā bija super, un manuprāt, tas arī paņēma tik augstu vietu. Ideja pieder tādam cilvēkam kā Līga Robežnieks, jūs visi noteikti zinat, no Marijas Black Vocalis, kas dziedāja arī Tumas koncertā, dziedāja mums Black Vocalis Lielajā Ķīpsalā. Mēs apsēdāmies ap divu pēc Valtera un Kāžu uzvaras Eirovīzijā, jo es Latvijā uzvaras, jo es ļoti negribēju, lai viņi uzvar, jo es negribēju šogad braukt uz Eirovīziju. Tagad, kad es forši starīgs pušiem dziesmu negrib, lai viņi uzvar. Nē, mums vajadzēja vienkārši pušas parādīt, jo Putnu balē albums nāca ārā. Un es biju stipri nelaimīgs, jo es sapratu, ka šī dziesma nav rakstīta Eirovīzijā, tad nav nekā, un ko tādu mēs varētu parādīt. Tad mēs apsēdāmies ap divu ar Līgu un taisījām tādu nelielu brainstormingu par to, kā tam visam, ko varētu tādu inčīgi parādīt Eirovīzijā, un tad Līgai radās šī ideja par zīļu valodu. Manuprāt, ļoti ģeniāli. Man jāpasaka vēl paldies. Puķīte prasa, kā tu domā, kur vietu mūsējie bija pelnījuši? Vai tā 5. bija adekvāta? 5. vieta bija adekvāta. Vienīgais, ko es izmestu ārā no 5. bija Rumānija, bet pārējās 4 dziesmas es pilnīgi miermīlīgi atstāju 5. Ieskatot arī Valteru un Kāžu. No Rumānijas vietā ielikt Moldovu iekšā. Rumānijas veiksmi šajā pasākumā es tiešām nesaprotu. Bet bija arī šogad tāds, dažas tomēr atšķirīgās. Tāpat Moldova, tas tāds bija drusciņi atšķirīgās. Jā, man prieks, ka Latvija iedeva Moldovai punktus. Izcieņu, bet ka Moldova... Kādas Strēvis sabalsoja, viņš pēc tam teica, ka viņš 30 reizes balsojas, tā kā iespējams. Jo Moldova Latvija iedeva 12 punktus, tā kā neesam viens otram parādā par ko. Mēs saprotamies. Jautājums no Rūtas. Kā klājas Pepem? Vai arī viņš bija Eirovīzijas konkursā? Nē, Pepa bija mājās. Viņš pats? Jā, viena pati. Jā, atvainot. Es viņas sievišķās jūtas, viņa bija mājās. Nē, viena pati, nē, viņa bija ar draudzeni tur dzīvoja, tā kā viss kārtībā. Pepa ir vesela un sveika. Mēs jau pirms video čat domājam, vai tu nāks ar Pepu uz video čat? Nē. Pepai šausmīgi nepatīk vecrīga centrs. Daudz motociklu viņai nepatīk, un viņš pārējās tev labāk par savu galvas tā gāja. Kriksīti Saulīti, kur ir pazudusi Tumsa? Tu mums jau teici, ka nākamā gada sākumā būs albums. Kā kur pazudusi Tumsa? Nekur nav pazudusi Tumsa koncertē katru nedēļu. Šo sestdienu Grobiņā mēs esam. Un mums ir
pilna vasara, tas festivāls, pārējais, un tur nav pazudus. Tas, ka Tumsai albums nav tagad, tas nenozīmē, ka mēs pazūdam, cik tev izdotos albums, un cik viņš ir jāapstājās. Jogijs, vai taisnība, ka Rīga Putnu balva būs tukumā? Uzdodiet man uz vienkāršāk jautājumu. Bet Putnu balvai tagad arī ir kāda tūma? Viņiem slaida koncertu, daudz koncertu viņiem, bet tā kā es nenosaucu no galas uzreiz bez visiem priekstiem, kur Putnu balva atrodas Rīga. Varējām teikt Krisīta Salīta, kuru acīm redzot, viņai liekas, ka visi ir pazuduši, viņam prasa arī, un kur vispār pazuduši Flai, vai tas vai bija tad viņi radio neklausās, tikko Flaiem jauns singls, jau iet jau kāds 2 mēneši kuķās par radio, kurš saucās beigās, viss būs tomēr labi. Sēdi labāk topos un balso par dziesmu. Saulīte, kāpēc tu dziesmu uzticēji Valteram Kažam, nevis kādam citam? Tāpēc, ka es ar viņiem strādāju, un man tieši patīk šis projekts, jo šī ideja radās īstenībā tā, kā es dzirdēju, kā Valters un Kaža dziesmu More Than Words, ko es pieteikstu Tree, un es sapratu, ka viņi ir ārkārtīgi tālāk dziedātāji, un es gribēju viņiem dziesmu, jo viņi šī dziesma speciāli tika rakstīta arī Valters un Kaža. Tieši šīm te formātām. Vai tu apstāv grieķis par uzvaru? Jā. Nē. Tāpēc, kad es neapskaužos, pēc, ka viņi uzvarēs. Snowfox. Un mēs arī Grieķietē pirms tam piegājām klāt un pateicām, ka ir objektīvi domājot, mēs viņu uzskatām par uzvarētāju dziesmu, lai nesatraucās. Bet kā domā, ja nu gadījumā, tur arī es tagad vienkārši uzvārdu. Bija tā, kad Valters un Kaža gāja pirmajām vietām. Bija tāds moments, kad 18 valsts jau bija nobalsojuši valsts, kad mēs abi gribētu, lai Peško sēdētu. Šausmas. Što nemaz faniem nedrīkst teikt. Nē, mums nebija nepieciešama uzvara, jo tad sāksim ar to, ka tie cilvēki, kas uzvar Eirovīzijā, viņi ir apmēram 1 gada zvaigznes. Ja nākošajā gadā nāk citas zvaigznes vietā, un šie te uzvarētāji visi kaut kur pazūd un pačākst, un tāpēc tas ir kaut kā iekārtojas Eirovīzijā. Un tie cilvēki, kas pa pirmo piecinieku ir kūlušies, brīžiem sasniedz daudz vairāk nekā tieši Eirovīzijas uzvarētāji. Jo viņiem ir uzlikt šis Eirovīzijas zīmogs, un, piemēram, Anglija uzreiz momentāli neņem pretī dziesmas, kuras ir uzvarējušas Eirovīziju. Jo uzvarētājs tikpat daudz, cik mīl, tikpat arī daudz arī ienīst, un tāpēc viņiem ir grūtāk. Jā, es esmu dzirdējis, kur ir prāti vētrē, tieši tāpēc bija grūtības pēc Eirovīzijas. Jā, tāpēc, ka ir šis Eirovīzijas zīmogs, un tāpēc ir tā, ka jādomā par to vispār. Jā, bet saki, mēs te runājām par to, kā te piedāvājam Valteram un Kažam, bet vai, teiksim, tev pašam arī pēc Eirovīzijas, es tev arī prasīju par to, vai tu varētu kaut ko vēl rakstīt Eirovīzijai, vai tev, teiksim, no kādām citām valstīm nav, kāds nav ievadījis ar tev sarunu par to, varbūt nākamgad tu varētu uzrakstīt. Ir bijis piedāvājumi, es nesaušu konkrēti vienu valstu vārdā, bet piedāvājums Eirovīzijas. Un, ko tu par to domā? To gan es varētu akceptēt, ka es nevis piedalos kā no Latvijas, bet piedalos kā no kāds cits valsts. Protams, par zināmu samaksu. Man zvana. Es tev atzinīšu par. Tā ir jautājums, vai no Lienes, vai tu esi darbaholiķis, un vai tavuprāt tas ir labi? Jā, es esmu darbaholiķis, un manā profesijā, principā, citādāk pārāk strādāt nav iespējams, kā tikai būt darbaholiķis. Un tad pārēsim pie jautājumiem arī par tādiem hobijiem, par dzejoļiem un tā, un te ir jautājums no Čupačas. Kāds tev būs nākamā dzejoļa krāja nosaukums? Iesaku nosaukumu Zeltenais sniegs, iekavās man vecāki nekad neļāva ēst zelteno sniegu. Pareizi vecāki darīja arī, ka neļāva ēst. Tu jau var pamēģināt, kāds problēmas var izdot savu dzejoļa krājumu arī brūnās čupiņas, arī mēģināt ēst, vienalga darīt, ko gribi. Jā, bet kā ar tādiem dzejoļiem? Pirmais dzejoļa krājums tev ir iznācis, vai esi domājis par, kāds ir sajūtas, ne jau kāds laiks ir pagājis, kāds ir sajūtas, vai domā rakstīt vēl, vai arī šajā lauciņā? Laika nav, pagaidu, vismierīgi. Nevar jau izdot gadā 4 dzejoļa krājumus, viss kārtībā, viens ir izdots. Pasēdēs, tas citi darbi arī. Ir, bet kā vispār domā par šo līdzi? Nē, ir plāni kaut kādi, bet ne to, ko tu mītās.
Mikija raksta, man ļoti patīk Mārtiņa Freimaņa dziesmas, kad iemīlējos savā vīrā, abi farmojām par tumsas dziesmām un tikai tās vien klausījāmies. Kad tagad dzirdu Mārtiņa Freimaņa dziesmas, vienmēr atceros savu iemīlēšanās laiku, no sirds novēl veiksmi visās lietās. Es ceru, ka tas iemīlēšanās laiks nav pārgājis, ka turpinās, ja vajag mūžīgi būt iemīlēšana. Es prieks, ka to var kaut ko izdarīt tā, lai citiem cilvēkiem ir prieks. Tas jau ir galvenais mērķis šajā visā. Vizbulīte. Kā patīk Prāta vētras albums 4 krasti un kā patīk Kosmos 2. albums Par un Pa? Nē, esmu dzirdējis nevienu otru, un tāpēc nevarēšu padalīties savā izjūtā par šām albumiem. Bet vai tu klausies mūziku uz ielas un kāda disks pašlaik ir tavā playerī? Es klausos mūziku uz ielas, bet mans playeris šobrīd ir pazudis. Es kaut ko esmu kā kāds. Olkas abrīnoju jūs komponistu dāvanas, vai domājat pievērties arī klasiskajai mūzikai, vai esat mēģinājis rakstīt simfoniju vai operu? Nē, es nevaru pievērsties klasiskajai mūzikai, tāpēc, ka manā muzikālās tādas izglītības, lai to varētu dabūt vēl tā. Gunta, kad plāno izlaist jubilejas koncertu DVD ar nepacietību gaidām? Varu pačakstēt, kad noliktais mēnesis ir apmēram oktobris un iespējams, ka būs vēl šādi pārsteigumi līdzīgi rakstu koncerti. Pārsteigumi būs. Tu mums stāstīji par Eirovīzijas dziesmu, bet kā ir jautājums no S69, kas tev iedvesmo rakstīt dziesmiņas? Es saku, šo jautājumu nevar atbildēt, jo tas ir mans darbs un kas katru cilvēku, kas iedvesmo strādāt, un tas arī iedvesmo. Es nezinu, es nevaru nosaukt konkrētu. Vajag zināms, katra dziesma top savādākos apstākļos, tāpēc to nevar teikt, ka ir kaut kāds konkrēts iedvesmas aulēs. Meiteni. Sveiks, Mārtiņ, man tev viens liels jautājums. Man ļoti patīk tavs cepuris, ja vari, tad atklāj, kur tu tās pēc. Šodien tad bez cepuris. Bez cepuris. Bez ir daudz, bildes no presē. Es savas cepurus pērku ļoti daudz, kur un es patiešām esmu kaislīgs cepuru lietotājs, un cepurs man ir gan no dažādām Eiropas valstīm, gan Latvijā pirkts, gan arī Eģiptē pirktas, tāpēc vienmēr cenšos, jebkurā vietā, kur es esmu, atrast kādu cepuru veikalu, ja man kaut kas iepakīkās, es ar kaut pērku nost. Nīla interesējas, Mārtiņ, ko domā par puišiem ar dredām? Nav kāda īpaši viedokļa. Es kādā ziņā pats nevarētu sev laikam dredas nesāt, jo man liekas, ka tas varētu būt baigi smagi un viņas galvu. Jo tur kā to mazdāšana ļoti īpaši, es neesmu tāds cilvēks, kurš varētu krūtīgi kopt dredas vai ko tam līdzīgi. Te ir tās arī interesants komentārs no Diosa. Tu esi cilvēks, kas dod enerģiju. Patiešām esi lielisks cilvēks. Esmu savārā līdzīgs tev, iekavās no iekšējas un ārienes. Tā, ka varu aptuveni saprast, kāda tev ir dzīve. Skaista, bet jebkurā gadījumā izbaudi dzīvi. Tāds. Es cenšos baudīt, bet tieši daudz jau tur tās baudīšanas nesanāk. Visa šitā padarīšana paņem patiešām vēl daudz enerģijas un pārsvarā visu laiku tādā vieglā noguruma stāvokļa. Dažreiz tas ir patīkams nogurums, dažreiz ļoti nepatīkams. Kā piemēram? Bet vai nav tā, ka gribās vienā brīdī, nezinu, atmest ar roku izslēgt uz mēnesi mobilo telefonu? Vismaz reiz dienā man uznāk šāda vēlēšana. Un? Cik bieži tu tā... Atcerēties dziļi elpu un ej tālāk. Un kad tu atpūtīsies? Kad nobišu. Mēs visi atpūtīsimies, kas izgulēs pēc pārpām. Bet kad tu baudīsi tos augļus sastrādātos? Bet tas jau darbs jau ir bauda. Tipisks darbaholiks. Darbs ir bauda, ne? Tā, te ir jautājums no Angela. Ko tu pats šai čatā sev pavaicātu un kāda būtu atbilde? Ko es pats šai čatā sev pajautātu? Mārtiņ, kad tu vienreiz paliks nopietns cilvēks? Mārtiņ, kad tu vienreiz paliks nopietns cilvēks? Un nevarētu šo jautājumu. Vai tu pats šo jautājumu sev arī uzdoji, saprot, ka tad tu esi uzdevis tādu? Es tevi tīši uzdevis, ka es arī būšu nopietnis. Es saku tādu.
Nu, bet kas tev liekas, kas tev pietrūkst, lai priekš tā, lai tu teiktu, ka tu esi nopietns? Saproties, ir viena problēma, ja tu esi uz skatuves un šovbiznesā, tad nopietnīgi ir pats bīstamākais, kas ar tevi notiek. Tieši tas konteksts un dziedātājs un izklaidētājs, tā. Un šī lielā daļa bērnu prāta ir jāsaglabā nemitīgi. Un, lūk, dažreiz es gribas tādu stabilitāti, nopietnību, ko skaidrs. Nu, bet es jau tev prasīju par to augļu baudīšanu un tā, bet vai tev nav doma, ka pēc līdz kaut kādam vienam brīdim tad es esmu tāds neprognozējams cilvēks. Es mierīgi var vienu dienu vienkārši nogriezt visiem ar nazi un aizbraukt, piemēram, Latgalē. Ar nazi nevajag. Jā, nazi ne, bet aizbraukt uz Latgali, nopirkt lauku mājās, koku būvis. Tā var dabīgties par dabīgties. Un tā otra ne. Un tāpēc tas jau nav, ja es darītu visu, ko es pats gribu, es šaubos, vai es atrastos šobrīd uz skatuves un varbūt tādu darīt, bet sakarā ar to, ka ļoti daudz cilvēku ir atkarīgi no tā, ko es daru. Tas būtu mega egoistiski, ja es tagad vienkārši visam atmestu roku un domātu tikai par sevi. Labi. Jogijs prasa, kā ir būt zvaigznei. Vai tu jūties kā zvaigzne? Latvijā nav zvaigžņu. Pieņēmies jogīgi. Šeit ir pazīstami cilvēki, ne zvaigzne. Ja es būtu zvaigzne, tad braukāt no limuzīnas. Ja es būtu zvaigzne, no miesasāži. Ja es būtu zvaigzne, es arī tā justos. Ja es būtu zvaigzne, es tā ir ar sētniem paklājiem. Ja es būtu zvaigzne, noteikti vairāk savas mašīnas. Es neesmu zvaigzne, pēc es būtu pamētos. Es vienkārši esmu atpazīstams cilvēks. Vēl tik jautājums, kas te būs vecumdienās Rainis vai Kārlis arī. Jā, cenšu to uzdot. Es būšu Emīls Dārziņš. Es gribu nebija vecumdienā. Pirms tam ir jautājums no Grifa AG, kas bija beidzamā grāmata, kur jūs izlasījāt, kas bija beidzamā grāmata, kas jums patika. Lapus pāršķirst par augšējo vai apakšējo lapus stūrīti. Tas tāda par tām grāmatām. Mēs ir beidzamā grāmata, ko es izlasīju. Es izlasīju visas 3 Dena Brauna grāmatas. Viņš ir kodu, Eņģeļus un dēmons, un kāda trešajā zaļums, kāds saucās. Šīs 3 grāmatas, bet man šausmīgi patīk grāmatas, un esmu ļausmīgi nikens, ka atliek ļoti maz laika viņu lasīšanu. Jo daži ir daudz, un es labprāt norokos grāmatā. Un tāpēc man ir tāda stadija, ka ja es ņemu grāmatu, forši lasīt, es viņu varu lasīt 12 stundas no rītas, uz 6 vakarā sākt un tikai 6 no rīta beigt. Lasīt grāmatu, kamēr es izlasīšu, nav nevajag, ka es saprotu, ka tikko es viņu nolišu nost, rudīs jau tādu darbu, un es viņu pamatīšu novārtā uz kādu laiku. Mēs tikko runājam par to, tu teici, ka tu neesi nopietns un tā, un te ir rekur no Dācis komentārs. Mārtiņš ir ļoti nopietns vīrietis savos gados. Būtu vairāk ar tādu nopietnību. Kā tavs tēls sabiedrībā nav nemaz tik viennozīmīgs. Ir cilvēki, kas uzskata par nopietnu. Nē, tas bija Ukrainā. Tas ļoti laba hostesi bija Oļa. Es biju atbildīgā par mums Ukrainā, kas visur snaigā līdzi. Un visais kāžās gadu laiku nebija ko darīt, un mēs paši izdomājām savu valodu. Mēs zviedru krustvārdu mīklās rakstījām burtus. Mēs tam lasījām, ko tas nozīmē. Visu laiku ņirdzām un reicām. Tev ir savs iekšējais humors. Un tā Oļa teica, ka viņa ārkārtīgi patīkot latviešu džeki, jo viņa nevarot iedomāties, ka Ukrainā viņas atrast 28-gadīgu vīrieti, kurš raksta krustvārdu mīklu, kopā ar 18-gadīgu džeku raksta krustvārdu mīklā burtiņas un ņirdu. Mēs, ka tur visi pārsvarā jau 21-22 gadu aprecās un sataisa bērnus un tās. Tur vēl bišķiņi tas padomu dāli, kad palikuši. Un es neuzskatu sevi par ļoti nopietnu cilvēku. Šādi tad, protams, es paliku. Tikai tad, kad es esmu uzmanīgs par kaut ko. Tad es esmu ļoti nopietns. Līva, kādēļ Tums vairs nespēlē savas pirmās dziesmas, kā piemēram Draugs vai Dzīve?
draugi mēs spēlējām koncertā līdzi, mēs bijis ļoti sen koncertā, vai mēs ļoti daudz dzēras, kur tur bija. Līva. Tā. Krista, tev uzdod tādu jautājumu, ko man darīt, ja man ļoti patīk Valters? Nu, es domāju, ka man darīt sēkni patīc, ne, nu kā... Ai, pajautāt citām meitenēm, ko arī viņām darīt, ja viņām ļoti patīk Valters. Šie jautājumi atbildi nav. Un savukārt meģiņu prasa, vai skola Valteram un Kažam nav īsta ellīte? Nē, viņi ir... Gods un slāva Valteram un Kažam, viņi ir ārkārtīgi realistiski domājoši cilvēki. Un, ja kāds atļausies man kādreiz dzīvē pateikt, ka viņiem ir kaut kas sakāms galvā, dabūs pa purnu, pa taisnu no man. Jo, nu, lai no kuram, bet, nu, gods un slāva džekiem 17, 18 gados kāp tādas auditorijas priekšā un saglabāt tik reāli un lēsu prātu, nu, es domāju, ka daudz viņi tā to nevarētu izdarīt. Anonīmais lasītājs. Tu esi ļoti gaišs un jauks cilvēks. Mārtiņ, to var redzēt un dzirdēt no tavas dejas un dziesmām. Katrs puiku un meita Latvijā tev pazīst. Vai tu kādreiz neilgojies pēc anonimitātes, ja tieši otrādi? Tava atpazīstamība tev uzlādē jauniem darbiem. Tu esi aktieris, komponists, dziedātājs, dziednieks. Kas ir tā radošā joma, kurā tu vēlētos sev vēl izpaust? Vai ne? Es gribēju kļūt par garīdznieku vai ārstu? Man ļoti daudz jautājumu. Par garīdznieku un ārstu es toči nekad neesmu vēlējies kļūt, jo es esmu baznīcas, teiksim, tā noliedzējis. Tas nenozīmē, ka neesmu ticīgs cilvēks, bet es neticu baznīcā, teiksim tā. Baznīcas manā uztverē ir ārkārtīgi netīra un riebīga institūcija. Bet... Ar vēl kādām mākslas izpausmēm? Nē, laikam pietiks. Pietiks? Jā, ja gan. Tas tāds galvvārds vai tas uz šo? Nē, nekad jau neko zināt. Nē, visu jau neizskaidrot. Tas skaidrīgs laikins, paldies. Nu, te ir, tu laikam esi dzīves 77. gadā, ja? Jā. Nu, lūk, Markus to ir uzzinājis, un viņš prasa, vai 77. gadā dzimušajiem ir savas īpatnības. Un kā jebkurā gadā dzimušajiem? Mums bija traka doma klasa, mums bija tikai viens pirmdienas klasē. Tas nebija es. Tā. Nu, te ir arī... Man patīk apmeklēt kapsētas. Kapsētas? Kurš tas ir? Tas ir domas par nāvi, vai es lasāt nekrologus, vai es patīk apmeklēt kapsētas. Jā. Es patīk apmeklēt bērnu fotogrāfijas. Es kaut kā vairāk kaifoju par kādu fotogrāfiju. Un par to kapsētu? Kā V16. Viņu cilvēku. Tikai psihoterapeits vai garīdznieks. Tādas vīriešas mažas jūs lietojat. Jā, es lietoju pakora banku, mutru vai jau kādus 4 gadus neesmu mainījis mažas. Kāds seksīgs vīrietis, kā jūs vērojat savu seksapību? Jā, tāds jautājums. Viens tam. Viens tam. Varēšanu. Vairot. Lai nezaudētu. Vai tad seksapību var vairot? Es nezināju. Mārtiņ, vai kāds atcerējās tev dziedāto Hello from Mars? Varu pateikt, ka jautājums, uz kuru man aprika atbildēt, Ukrainā bija vai Jāna un Lauvas arī šeit. Jā? Jā. Mēs joprojām mums visi tur atcerēt. Mēs ir sašutuši par augstu brīdis tāpēc to vietu. Vai nu redz? Tā, paskatīsimies, kas mums vēl jauns ir ienācis. Te ir jautājums no Pantukalas. Kad un kā jūs sākāt rakstīt dzeju, vai esat saņēmuši kritiku par nesen iznākušo grāmatiņu Zālīti Krustu veselē? Ko darīs, ja neizpārdoto grāmatas tirāžu? Sāksim ar pēdējo jautājumu. Neizpārdotās grāmatas tirāžas vienkārši nav. Mēs esam nodrukājuši nāku. Jā. Sāku dzeju rakstīt, ka es jau biju maziņš rakstīt dzeju skolā. Es tagad teiktu pārējā. Reklūd uz jautājumu, kurus paši jaunākiem. Sveiks, vai tu esi reģistrējies draugiem LV? Nē. Draugos LV nav Mārtiņa Freimaņa, draugos LV nav ne Valtera un nav arī Kāžas.
tie visi, kas tur ir, tie visi ir fake. Vienkārši ir apticis viņas dzēst ārā, bet zvanīts un lūk, ko dzēš ārā. Nu, tā kā, ja kāds šeit ar mani draudzējas draugos savu ātri dzēsiet viņu ārā, tas neesmu mēs. Zemnīte, Mārtiņ, ko tu saki par talantu fabrikām, vai tu tajās piedalītos? Nē. Kāpēc? Varbūt, ja tā talantu fabrika būtu patiešām kvalitīva, bet Latvijā viņi nav kvalitātes. Un ko tu domā par tām zvaigznēm, kuras it kā šī fabrika producē, un kas pēc tam, nu, daži tomēr ienākuši. Jānička, tev piezvaņu, paviņķi. Par tām zvaigznēm? Jā, nu daži ir... Es vēlreiz atkārtošos, Latvijā nav zvaigžu. Nu, tā saucamā mūziķi, nu, saucamā. Arī tie nav mūziķi. Tev ir tāds kritisks viedoklis. Ļoti kritisks viedoklis. Jā, Mārtī prasa, vai tev nepietrūkst Liepāja, zini, tā puse taču. Vispār esmu aizpūtis. Vai tev nepietrūkst aizpūtis? Katrā dzīvē ir savs posms, kurš ir jādzīvē. Bija posms aizpūtē, bija posms Liepāja, tad ir posms Rīgā. Diezviens zinu, kur būs nākamais. Smaida, vai esi domājis par precēšanos? Katru dienu. Nē. Tāpēc ir jāprecās, jo vienkārši tāpat tās dzīvot kopā un draudzēties. Anni, mans moto ir smaidīt. Un kāds ir tavs moto? Привет, Лёлик. Halo. Pagād, es sēžu Apollo čatā, tad mēs pagādāt čatā. Uzkārās telefons. Davai. Nu jā, tad no Mans moto? Jā. Gaidīt. Jā, ir smaidīt. Smaidīt, gaidīt. Viens moto ir... Nu, nav man kāds īpaši kaut kāda moto. Esi, nu, izpējiet pret citiem tā, kā tu gribētu, lai izskatās par tevi. Esi tā. Mandarīniņš. Man ļoti patīk tāda cilvēciņa kā tu, iekavās jautru cilvēciņu, vai arī ikdienā tu esi jautrs, un ja tev vajadzētu kādu sasmīdināt, tu to darītu? Jā, es savā draugu pulkā esmu gan jautrs cilvēks, bet arī esmu arī dažreiz gruzos, nu, protams, kā jebkurš cilvēks. Un, piemēram, es arī varu pateikt tādu lietu, ka dzīvēs nāk citi cilvēki, kas veši klāt aprunāties, bet man nav garstāvokļi tajā brīdī. Tad, ja es nerunāju, tas nozīmēs muskūtības. Es domāju, ka jebkurš cilvēks, arī, ja, piemēram, kādam pieiet klāt sveši cilvēks uz ielas, tas nenozīmē, ka viņi pienākums obligāti runāties. Vienkārši, ja man tajā brīdī nav garstāvokļi, un es nevēlos, un ja es parunājos, ja nav, tas nerunājos, tas jau, tā ir uzpūtības pazīme. Man arī mēdz būt gruzoni, mēdz būt tā, ka es nevēlos pārrunāt. Nu, tas ir kā jebkuram cilvēkam. Garstāvoklis var mainīties. Tā kā, lūdzu neapvainojieties, ja gadījumā kas, tā kā jebkuram cilvēkam ir savs dzīves, savas ir privātās lietas, kas var arī dažreiz nogrizīt vai sabojāt garstāvokli. Tur bija jautājums prātvētri nav zvaigznes? Nē, viņas nav zvaigznes. Es neuzskatu, ka Latvijā vispār kāds ir baigās zvaigznes, tad nav šeit zvaigznes. Vismaz mūzikā, nav. Un es pabušies prātvētri, es domāju, ka viņi paši uzsāk, ka vēl nezinu mūzikā. Čiepiņa, vai tev ir kas tāds, ko ļoti gribētos izdarīt, paveikt, un kas līdz šim nav izdarījis? Jā, es gribu daudz ceļot, un pagaidām laika neatliek tam. Daudz es gribētu aizbraukt uz Dienvidameriku, varbūt uz Centrālo Afriku, uz Jaunzēlandi. Es neesmu pabijis Dienvidu puslodē. Nav izdarīt tam.
viņi nerunāja par miršanu, es nerunāju. Tad Nekad nevar zināt, kad uzkrīt klavieres un galvas ar ļoti brīli. Liena One LV, kā tad ties galā ar savu saimniecību dzīvniekiem? Vai, kaut kā baļa meņi tiekam galā. Tev bija elītes. Žurkas, bruņerapuši papagāls un suns. Normāli. Tur ir normāli. Mēs vakar skatījāmies, es ar suni un papagālu skatījāmies divi mājās, svešie pret plēsu un papagālu apdi vēdām sāmuškas un suns gulēja. Kis, kāda ir tava sliktā īpašība? Zinu, ka tev tāda ir, jo neviens nav pilnīgi. Protams, man papildam sliktā īpašība. Smēģēju daudz, es biju kašķīgs, bieži. Pārāk sadomājos, bija visu kaut ko slikti un tik visiem nedēļ. Slikti, jā? Nu, jā, es kaut ko višu aizdomīgs. Aizdomīgs? Ilgi guļu. Slikti. Nu, kaut gan, ka tas negrēkot. Nu, arī fakts, jā. Es gan grēkoju, ka es nobrīju tāds intervijas valsts. Jā, arī tā. Bet uz Apollo intervijas ir pateikt, Mārtiņš ieradās ļoti laicīgi. Tikai es biju aizmirst. Jā, vakar Lauris piezinīja, bet es klausījos, tu zini, ka tā intervija Apollo 4 intervija. Nu, forši. Nē, tu atver Apollo paskaties. Ar tev būs jautājumi. Nu, redz, paldies, Lauri. Īstenībā mums tikai vienu reizi bija gadījums, kad... Aizmirst, ne? Jā, tas ir tavs draugs Detlefs. Detlefs? Tas viņam ir vēl dabiski, viņam būtu. Viņš ir vēl 4 reizes lielā katastrofa par mani. Tas jūs no tās puses viss tādi, ja? Bet Uldim tas ir pilnīgi normāli, viņš ir jāizmirst viņam. Tāpēc labāk visi ir sarunāt ar menedžeriem laicīgi, lai zvanu divreiz dienā atkārt. Tā, Lauris prasa, vai tavuprāt varētu būt labs aktieris. Man liekas, ka es varu pakomentēt, ka ne tikai varētu būt, bet arī es ļoti veiksmīgi. Es tev nevērtēju kā aktieri, tāpēc man patīk vienās aktieris. Jā, arī filmā. Un kur tev labāk patīk, skatos vai kino? Es skatos. Kino šodien ir garlaicīgs process. Jā? Nē. Vēlreiz negribētu kaut ko iedot? Gan jau kaut ko ieraušu šo kaut. Tur jau skatīsimies. Tas jau nav tā. Gribi, negribi. Nē, protams. Ja ierot, tad ir, ja nav. Bet kā rezultāts? Es nezinu. Man bija kauns skatīties. Jā. Nu, redziet, tad redz, ka Mārtiņš arī kautrīgs ir. Es īstenībā ļoti kautrīgs biju. Godīgi. Laikam tas arī iemesls, kāpēc kā. Jo lielākā daļa cilvēku, kas skatos ikdienas dzīvē, ir ārkārtīgi kautrīgi. Jo tur kādu skatos kā, tāpēc, lai pārvarētu savu kautrību. Man tiešām kāds var sakt un bālēt. Jo man zījos ārpus darba laika, man kāds kaut ko saka, tad es esmu nosakt. Šodien arī man pienāca par fēņu zēļu kafiju, pienāca pateic komplimentu, un es jūtu, ka vajag saka. Tātad, ja jūs gribat, lai Mārtiņš nosarkst? Nevajag. Man šausmīgi nepatīks. Nē, tur es nezinu, ko teikt. Bet tā, kad saka, nezinu, es nemāku atbildēt. Man liekas, tas ir banāli teikt paldies, nu jā, tā jau arī ir, jā. Stūli. Vai arī kliek, ne, tā nav. Ko jūs tā nav? Nu, arī tur varbūt nesēt kaut kādu kladītu, lai tev viss tad ierakst tur iekšā. Nu jā, par Dimitru Dairadi jautājums no es, kā Mārtiņš vērtē, kas par Dimitru Dairadi, vai viņš pats spētu tikai par negācijiem dziedāt balādes? Es nezinu, tā esmu Dimitru ļoti sen dzirdējis, es pat nezinu, kas tagad ir iznācis. Man nav īpaši kaut kāda viedokļa, man nav nekāda. Es nemācīšu atbildēt šo jautājumu. Digis, kā tu vērtē mūsdienu dziesmas, kurās ir tikai 3 līdz 5 akordi un kuras mīl daudz Latvijas iedzīvotāji? Vai latviešiem patīk vienkāršība? Man patīk dziesmas, kuras ir interesants ar interesantiem akordiem harmoniskas. Tāpēc, ja Latvijas publika nav tik mīļš džess un blues, jo tā bauda tikai... Bet džezā un blūzā arī ir. Nu, džezā varbūt ne, bet blūzā nu toču ir tikai 3 akordi. Kas to teica Kaspars? Digis. Digi džezā, ne, bet blūzā arī ir tikai 3 akordi pārsvarā. Un
Ne jau sarežģītībā ir vērtība. Vērtība ir tajā, ka tu māki ar zināmiem līdzekļiem panākt zināmu efektu. Un pastāties viens no visu laiku ģeniālākiem komponistiem, Raimonds Pauls, pēc 3 akordiem rastīt tādas dziesmas, ka viņas joprojām klausās, un arī ko tu teikt par Raimondu Paulu, viņš ir un paliek viens no lielākajiem latviešu kompozīcijas ģēnijiem. Raimonds Pauls nav zvaigzne? Ot, Raimonds Pauls ir zvaigzne. Cilvēks gan nosauš par zvaigzne. Tad mēs esam sarunas laikā nonākuši arī pie tā, ka vismaz viena zvaigzne Latvijā ir. Viņš ir viņš ir liela zvaigzne. Andris Priecums, kāda ir tava attieksme par to, ka tiek piesārņot mūsu daba, apkārtējā vide? Ļoti negatīvi, tāpēc, ka es esmu pats bijis liels dabas aktīvists un piedalījies dažādās akcijās savu laiku, un tā kā mans nepiepildītais dzīves sapnis ir izstudēt bioloģiju, zooloģiju, ķīmiju un tam līdzīgas lietas, tad es tomēr esmu daros uz to, ka es labprāt piedalos dažādās šādās aktivitātes, pret sūtību un tā tālāk. Pat ne tikai pret dabu, man nepatīk uz ielas, jo visas sienas ir nokrināts ar mazajiem konteineriem un afriku jāsvēr činīgs pie zemes, ja tu var iesvēst, viņš tur novic. Nepatīk tā, tāpēc man tas tā vienmēr uzdien šarmēt, bet vispār Latvija ir palikusi krietni tīrāk pēdējo gadu laikā. Cilvēki daudz izglītotāk un daudz labāk izturās, jo tā pēdējā līdzi tāpēc tas ir dažiem bežiem. Zuzāns prasa, vai Kīvā arī nopirka kādu cepuriņu? Gribējās, bet tur nebija nekas tāds īpašs. Es Kijevā nopirku dažas drēbu gabals, bet cepures tur nebija tāds, kas man uzrunāt. Jo es iepērkos, es nekad nestaigāju pa veikalu un neskatos nepiemēru drēbes vai tā. Es vienkārši eju, ja man kaut kas uzrunāt, tad es eju to lietu un nopērku. Un tad mājās skaties vai darāju? Vai nedarīju. Es pat kurpus pēdējās nopirku tieši tā. Tāpēc iegāju garām skatlokam, ieraudzīgi kādi pašās botiņas. Nu, cik ir atbirums no šāds? Ne, atbirums parasti nav savs izmērs, to labi ziņas, vienkārši pajautāju to izmēru uzreiz nopērku un projām. Jo man riepas stāvēt un tas mēģināšanas kabīnes un domāt, vai man patīk vai nepatīk. Labāk ir vienkārši aiziet nopirkt. Ir jautājums no Zelmas Vemtekas. Mārtiņa kungs, kāda ir jūsu attieksme pret sieviešu celulītu? Celulītu? Jā. Celulītes. Meitenēm ir tāds. Es zinu, lielais C. Kāda attieksme? Ir jādod vismā noraidošo, vismā pozitīvi. Droši vien kādu komentāru Zelma. Man viņš kaut kā, manas celulītes sāk kristas nerviem, jo visas ir staigā apkārt un par to runāju, ka viņām ir celulītes. Bet man jau runā. Kādam savs problēma. Man mata krīt uz galvas rāda. Kāda ir viņas attieksme? Zelma? Jā, Zelma. Tā kā Zelma izturēt par to, ka tikai mata krīt uz galvas. Tā viņai jautāja. Jā. Labi. Viņa gan arī pēc tam ir prasījusi un pret vīriešu celibātu. Tas ir dūmi, man liekas. Nu jā, tas droši vien kontekstā ar garīdzniecību. Jā. Nedabūjis vīrietis ļoti bīstams cilvēks. Tāpat kā nedabūjis vīrietis. Jā, arī. Snowfox, vai tu nedomā atgriezties kaut kad pie skolotāja darba? Nekā. Nekādu, teiksim, bet kaut kā konsultēt vai tā, ka... Es jau to daru, es kā producents darbojos, paņemsim, vienkārši valkam dažam būtu malā. Tas pats skolotāja darbs, jo nezinām producents darbs, jo tu māci un dari un veidot to visu. Mandarīniņš, Mārtiņa, vai tu klausies visādas roka dziesmas, vai tas nav tavs stils? Es klausos radio. Tāpēc, ka tā kā īpaši, ko es pēdējais, ko es klausījos tādu īpaši, ir Kīns es klausījos, jā, Kīna man patīk. Bet tā es pārsvaru klausos radio. Vispār man patīk klausīt mājās. Pīne, bet kāpēc tu dziedi popu, nevis roku? Es, kā roku, katrs dzied to, kas viņiem patīk. Es nezinu, ka man roks nepatīk, bet man nepiestāv. Es skatos pēc roka ar kaut. Nē, popēk. Zanīte, vai tev garšo saldējumus? Nē.
Man negašās albumi, es vispār neesmu šokolādes albumi. Anī, vai tu nenogūst atbildot uz šiem jautājumiem? Pīpēt gribās. Tā. Distrofīts. Kāds, Mārtiņ, tev ir izjūtas, ka tu vāji apgaismotā ielā pēkšņi uzskrien virsū Ežēnijai Aldermanai vai Elitai Milgrāvei? Interesants jautājums. Kāds tev ir? Nu, ar Milgrāvi ir skaidrs. Es gribu, kas ir Ežēnija Aldermanai? Viņa ir valodas skola. Man liekas, ka tā ir. Nē. Es nevarēšu konkrēti pateikt par Ežēniju Aldermanu. Nē, vai arī Ežēnija Aldermana ir tā, kas ir pilsonības... Tas var izgalpuķim šoreiz šī atbildēs secena, bet Milgrāvi es tādu Dievu dotos kaut kur roka virzienā. Mīlīgi. Oga, Mārtiņ, vai tev ir draudzene? Viņa ir apnicis atbildēt uz šiem jautājumiem par savu privāto dzīvi. Es tev neatbildu. Bet tev vēl ir jautājums par Petru, kas arī tomēr ir kā ir, bet Anī, vai Petri mīļi un klausa tevi? Viņa ir mīļi, bet neklausa. Tas vismaz vēl kaut kas jauns. Fūdzis, jo vairāk klausos Mārtiņā, jo vairāk man iepatīks viņa dzīves uztvere. Super, Fūdzis, ceru, ka tev ir kāda plata, un tu tāpat tā šautmē gribas pīpēt. Mārtiņ, vēl 5 minūtes, un tad jau. Anī, kur radiostaciju tu klausies? Es jau vēl pārsvarā. Tad man gribas kaut ko jautrākt, es uzlieku Latvijas Radio 2, jo tur var pārrēkties kaut ko. Es tur spēju. Par ko tu smejies? Ai, tad visu to, ķinču drilgu dziesmas, kādas tur ir. Jā. Tur šautīgi tādas jautras. Vai tu vari izskaidrot to fenomenu, kāpēc tas ir ļoti populārs? Jā. Bet vajag visādi mūzika. Piemēram, man arī patīk, ka viņas tur spēlē, jo man ir jautri, piemēram, tevis brīvas. Citi kaut ko ļoti nopietni uztver. Katram ir savā veidā, katram šīs dziesmas sagādā baudu. Man viņas sagādā tādā veidā baudu, piemēram. Es arī gaidu, ko atbildu kārtīgi. Es mēģinu ar kārtīgi, vai tu to zini? Jā, es zinu. Vispār dziedāt piesmēļās klubos ir kaitīgi, vispār dzert ir kaitīgi, vispār visu kaut ko darīt ir tik šausmīgi kaitīgi, ēst salējumu ir kaitīgi, ēst šašliku ir kaitīgi. Ja mēs aizlieksim visu, kas ir kaitīgs, tad mums būs drausmīgi kaitīgi garlaicīgi dzīve. Pat tā. Jogīs, ko tu cilvēkos vērtē visaugstāk? Visaugstāk es laikam vērtēju tādu patiesu un tādu un cilvēkus, kuri neprot lietuvot un uzticību un spēju atzīt savas kļūdas. Reiz dienā tu mīlēji, kas reizēm dienā jārunā. Kas ir kā nedēļā. Oga savukārt saka, vai tu neesi nedaudz pieņēmies svarā? Esmu gan. Par 2 kilo. Un ko tu tagad darīsi? Šausmīgi pārdzīvoju. Es esmu resns. Nenormāli resns. Es nevaru pa durvīm ielikt mājās. Neko nāks vasarīgi, nāks testais laiks, sāksies pludmales izklaides, pārdzīvi kā nebijuši. Anī, vai tev patīk dziesmu un deju svētki? Jā, tas ir viens fenomenāls skaists pasaules. Te bija jautājums no Saules, kāda ir tā mīļākā krāsa, koša vai tāda neīpaši kliedzoša? Nē, es esmu tāds neīpaši kliedzošs krāsu piekritējis. Baltas, beišas, pelētas, zaļganas, tādas pasteļu krāsas, tās mums mīļākās krāsas. Flakes. Es esmu šausmīgi kautrīga, bet tie, kas var uzkāpt uz skatuves, nevar būt kautrīgi, tam vajag lielu drosmi. Nē, tieši jau tas jau ir. Kautrība ir komplekss.
Un vajag atrast veidu, kā savu kompleksu pārvarēt. Nu, manā gadījumā tā ir skārpjas skaturs, lai pārvarētu tās kompleksus ar kautību. Jo es, piemēram, līdz pat 9. klasē biju klusais ūdens. Es vispār neko nedarīju, es klusu sēdēju, labi mācījos un garlēju. Snowfox, kādas seriālus un kinofilmas tu skaties? Es seriālus neskatos, bet filmas, seriāli laika nesanāk, ja tu sāc skatīties. Savulaik es visus X-Files esmu noskatījies un tās pašas video kasetēs, bet es skatos. Kino man patīk jums kino. Godīgi, tāds. Un pēc garastāvuma, citreiz man patīk nopietnas filmas, reiz man gribas pilnīgi trilleri. Ar Silvestru Stallone galvenajā lomā, tas ir video nomu, paņem Terminators vai Rambo un skatinās. Arī. Marč, Mārtiņ, kuri no ārzemju izpildītājiem ir iedvesmojuši tevi tavā muzikālā darbībā un kādu mūziku tev vienkārši patīk paklausīties? Daudz ir iedvesmojuši, tur viss tādi rock mūzikas, pop mūzikas klasika. Tādi kā Davids Bowies, kā Freddie Mercury, kā Rolling Stones, kā Roxette, kā... Nu, visi tādi, kā tas, tu pēc klausies, es tīņu gados, tas tā tomēr ir un paliek visu laiku līdz ar tevi iet, un to mūziku tu esi savulaik ļoti mīlējis un fanojis, tad viņiem ir paliek uz visu dzīvi tādā mīļa. Ozo, tev nešķiet, ka valstī, kurā tu dzīvo daudz punkti, gandrīz nekas nenotiek normāli, nav skumji un par braušanu prom neesi domājis? Es uzskatu, ka šī ir viena no smieklīgākajām, interesantākajām valstīm pasaulē. Man nemaz nav tas, kur dzīvot, jo visi tie politiķi tik smieklīgi un tik jautri. Viņi sādas tos likumus tur veļam un kašķējas savā starpā. Nevar sadalīt pēdējo gurķu pārziņā. Tā kā es uzskatu, ka šeit dzīvot ir interesanti, jo tu nevar nekad zināt, kas ar tevi notiks rīt. Jo es aizgāju vēlreiz samaksāju elektrību un apmēr un elektrību atslēgt. Tāpēc, ka es biju nepareizi rēķinājis, bet tā kā tikai baigi jautri dzīvot, te nav tādas, nav rutīnas, tu nevar iegriebt rutīnā, tu nezini, kādu nākamo likumu došanu, likumu pieņems mūsu valsts vīri, ko tu drīkstēsi, ko tu pat nespēsi sakot tev visam, un tad tikai kaut kas notiek ar to. Nē, es šo valstu uzskatu par ļoti interesanti dzīvot, un es apcītu pēdējā modas tendence, modas kliedziens Eiropā ir braukt dzīvot uz Latviju vai Lietuvu vai Igauniju. Eiropiešiem, nevis latviešiem braukt ārā dzīvot. Pazīst ļoti daudz ārzemnieks, kur šeit lēnām pārceļas uz dzīvi. Tīnīti, vai tu spētu sevi iedomāties Saeimas deputātu vai politiķu lomā? Es vēl liekas, tas būtu nenormāli jautri. Nē. Es vairos vispār dzīvē lietot necenzētas vārdas, bet tur, man liekas, es to darītu katru brīdi. Sintija, nabadzīgs, šodien tik jauks laiks, bet jāsēž un te jāatbild uz muļķīgiem jautājumiem. Labāk nociet man kādu pantiņu manai 22. dzimšanas dienai par godu. Paldies! Daudz balto dieniņu, laimīga doni, dižani, lažani, strādājoti. Es jau kaut kā nodziedāšu kādreiz. Pienāk uz ielu plānu nodziedāt, bet man ir šausmīgi besi ārā dziedāt. Godīgi. Forši. Man liekas, tas ir diezgan skandalos paziņojums. Mēs varētu ielikt ziņu par to, ka Mārtiņam Freimanim besi tas ir tavs darbs, ja tev prasīt pa dienu. Ja tu aiziet kaut ko un tev prasīt, pirms tu pa skolotāju paprasīt nolikt stundu. Vai tu būtu laimīgi, vai ka tu būtu strādāt, piemēram, par papīru locītāju. Protams, es zinu, bet Raimons Pauls arī prastāst, kā viņš necieši, kad viesībās vienmēr prasa uzspēlēt vai nodziedāt, tad nāc izklaidēties vai ko. Sintija, mēs par to zīšu vārdu, tā. Labi, un tad ir jautājums no... Ja, ka viņi atradus tikko, es atradus 4 frēmiņus. Supergolds, man prieks, populārs. Jā. Lasi, vai tev ir kaut kas, ko pateikt visai mazliet muļķīgajai pasaulē? Jā, viņš turpināt būt muļķīgi, un viņš dzīvības jau. Nu, tad uz šīs te nots, šī te pēdējā novēlē, mēs varam... Jā, ļaut iet Mārtiņam uz pīpēt, jā. Paldies! Paldies jums, jaunieši! Līdz nākamajai reizei!